programmu es gribu palūkt, paskatīties apkārt, viens otram pateikt labvakar ar skatienu, ar sirdi, ar sajūtu. Varbūt ne visiem, bet vismaz blakus sēdētājiem. Okay. Šovakar laipni esat aicināti pievienoties atziņu vakariņām. Par ko tas ir? Tas ir par atziņām un par vakariņām. Tātad mēs ēdīsim, nevis atziņas, bet ēdīsim un atziņas programmu izveidot tā, lai atnāk paralēli visam tam procesam. Bet tie abi vārdi tur ir kopā, tāpēc mēs visu laiku kaut ko runāsim un paralēli ēdīsim un nekautrēties arī tad, kad sāks nest ēdienu, uzreiz arī ņemt nest. Kā kalp dzelzi, kamēr tā ir karsta. Arī ar uzkodām lūdzu uzcienājieties jau arī tagad, kamēr es runāju. Negaidiet, kamēr es to beigšu, jo uzreiz pēc manis Andrejs runās tā, ka te arī tas sākas. Visu laiku kāds runās kaut ko. Tāpēc cienējieties lūdzu. Kā mēs šovakar darbosimies? Es sākumā pastāstīšu, es to saucu par tehnisko intro, lai saprastu, kas notiks, kādi ir noteikumi, process, kas pēc kā notiks. Pēc mana tehniskā intro Andrejs Strots pastāstīs kaut ko no savas dzīves un biznesa fragmentu vai kopsavilkumu. Redzēsim, ko Andrejs ir sagatavojis. Kā sanāks, jā. Un tad mēs uzdosim jautājumus Andrejam. Un tad pēc tam būs grupas spotlight sesija vienam dalībniekam, kad visa grupa palīdzēsim cilvēkam pavirzīties uz priekšu savā ceļā uz saviem mērķiem. Un tad būs tieši tādas pašas spotlight sesijas divatā pāros. Un noslēgumā tad būs noslēguma dalīšanās aplis. Tas ir tas, kā mēs strādāsim. Pirms es sākšu tehnisko intro, es arī palūkšu visiem iepazīties, stādīt sevi priekšā, bet no tehniskā intro pateikšu tikai divas lietas, kas ir no noteikumu sadaļas, jo viņš attiecas jau uz to introduction, ka tas, ko mēs šeit šovakar stāstam, paliek šeit. Mēs to uz āru citur nestāstam. Ir sevišķi to, sveiki, Irēna, droši tur jako ir pakārt. Mēs stāstam, paliek tikai šeit. Mēs varam dalīties, ko mēs sajūtām, ko es padomāju, ko es pats pateicu, to visu var, bet ko citi stāstiem mēs nedalāmies. It īpaši tas attiecas uz to, ko stāsta Andrejs savā stāstā, to, ko cilvēks grupas spotlight sesijā, jo tur dažreiz iznāk ļoti privātas lietas, un tās mēs paturam šeit tikai. To, ko es stāstu, visu drīkst pārstāstīt, bet vai tas ir vajadzīgs savukārt. Tā, labi, par introduction, iepazīstināšanos, es atvainos, ka man anglicismi, es esmu pats no Latgales, bet man klienti ļoti daudz ir ārpus Latvijas un sanāk ikdien angliski runāt. Iepazīšanos mēs darām tā, vārds, uzņēmums, un tagad tā, ja piemēram, ja es būtu bite, tad es stādītos priekšā, ka tas, ko es daru, es aputeksnēju ziedus un medu cilvēkiem nesu. Tik vienkārši pateikt, ko tavs uzņēmums dara. Tā, lai tur nav, mēs tur efektivizējam procesus un uzlabojam efektivizāciju, neviens nesaprot, par ko bija runa, bet tā, ja es esmu bite, tad ko tā bite dara dabas pasaules ekosistēmā? To pateikt, un tad vēl tiem, kam ir, kas ir tā tava cita daļa? Mana cita daļa, es piemēram esmu DJs, es spēlēju Free Flow Days. Kādam, es zinu, tad vairākiem ir tās citas daļas, kas ir tādas, es esmu dzirdējis agrāk, tur, kas ir pirtnieks, kas ir vēl kaut kas, pats pateikt to vienā, divos vārdos, kas ir tā cita daļa, jo mums tajā iepazīšanās sadaļā katram vajadzēs ierakstīties apmēram 40 sekundēs, jo mums ir daudz. Būs tā, ka es uzlikšu signāliņu, pulkstens noģingstēs, un tad jūs zināsiet, ka tās 40 sekundes ir pagājušas. Es nepārtraukšu, ja vien tur neaizies jau 3. minūte, ja? Bet zināsim, ka tur vajag tā kā nopaļoties ar iepazīstināšanu. Tātad vārds, uzņēmums, ko tas uzņēmums kā bita dod pasaulē un cilvēkiem. Un ja man ir, tad kas ir tā mana otra daļa, ar ko es arī radu pienesumu cilvēkiem, bet kas nav gluži mana tāda biznesīgā, profesionālā puse. Un ja tur nav ko teikt, tad arī viss ir ok.